citplanētieši un militāristi. Saraksts ar cilvēces globālajiem draudiem ir garš. Bet vai Zemes bruņotajiem spēkiem būs jāstājas pretī jaunam ienaidniekam, kas nav no šīs pasaules? Mums ir jāatver acis, lai redzētu, cik ātri izzustu atšķirības visā pasaulē, ja mēs sastaptos ar draudiem, kas nav no šīs pasaules. Un es jautāju, vai citplanētiešu spēki jau nav starp mums? No NLO gaisa kaujām līdz faktiem par citplanētiešu agresiju pret pasaules spēcīgākajiem masu iznīcināšanas ieročiem. Mēs atklāsim militāristu pierādījumus tam, ka pasaules valdības iespējams jau sen gatavojas nākamajam lielajam globālajam konfliktam, īstam karam starp pasaulēm. Šovakar mēs pastāstīsim par pārsteidzošām sadursmēm ar citplanētiešiem un to piesegšanu. Pievienojieties, kad atklājam citplanētiešu un militāristu noslēpumus. Globālā cīņa ir sākusies. Slepenās lietas, kas gadu desmitiem ir slēptas no sabiedrības, par NLO liecībām tagad ir pieejamas publiski. Mēs atklāsim patiesību, ko slēp šie slepenie dokumenti. Uzziniet, ko valdība vēlas slēpt no jums. Slepenās lietas citplanētieši. Atklājot lielāko noslēpumus planētas Zemē. Ziemeļkalifornijas piekraste 2012. gada 17. septembris. Tīmekļa avīze Veterans Today ziņo par šokējošu militāro darbību. Nopludināta slepena informācija liecina, ka kara kuģi no ASV un Ķīnas ir apvienojuši spēkus Klusajā okeānā. To mērķis ir ļoti naidīgs ārpuszemes drauds. Neierastie sabiedrotie izraisa bailes par pasaules gala scenāriju. Aplūkojot pierādījumus, ja planētas Zeme sastaptos ar ārpuszemes rases uzbrukumu, tad tas nebūtu karš starp vienu vai otru valsti. Šīs robežas izzustu, un mēs visi apvienotos un cīnītos kopā. ASV valdība nav apstiprinājusi šīs ziņas, kā arī to, ka būtu pierādījumi par citplanētiešu kuģi. Bet ja nav tiešu draudu no citplanētiešiem, kāpēc ASV spēki gatavojas NLO draudiem? Slepenā lieta gaisa spēku instrukcija 10.206. 2011. gadā tiek atklāti šokējoši pierādījumi par gaisa spēku ticību NLO. Pētot to, vai militāristi mūsdienās joprojām izmeklē NLO, es atklāju gaisa spēku instrukciju 10.206. Tas bija neapstrīdams pierādījums, ka joprojām eksistē instrukcijas par to, kā ziņot par neidentificētiem lidojošiem objektiem. Kaut arī sabiedrībai tiek vēstīts, ka militāristiem un valdībai nav intereses par NLO. Gaisa spēku instrukcija 10.206 liecina par pretējo. Tā nebija instrukcija no 60. vai 70. gadiem. Tagad mums ir pierādījumi, ka militāristi joprojām aktīvi izmeklē NLO datus, ziņojumus un novērošanas. Tas ir ļoti svarīgi, jo tas ir pilnīgi pretrunā ar to, ko militāristi vēlas jums iestāstīt. Armija, kas radīta, lai stātos pretī nāvējošākajiem draudiem, ir iekļāvusi lidojošos šķīvīšus savā dienas kārtībā. Vēl šokējošāk ir tas, ka tie ir tajā jau 40 gadus. 1968. gadā Kolorādo Springsas gaisa spēku akadēmijas kadetiem tiek izsniegta brošūra Ievads kosmosa zinībās. Tajā ir nodaļa, kas kļuvusi pazīstama kā 33. nodaļa. Tās tēma – neidentificēti lidojošie objekti. Šī brošūra nebija zinātniskā fantastika. Tā bija militārā instrukcija, kas izsniegta militāriem studentiem, kas tika apmācīti tieši pēc tās. 33. nodaļā ir pierādījumi tam, ka NLO ir globāls fenomens, kas pastāvējis tūkstošiem gadu. Tajā ir vairāki šo lidaparātu izskaidrojumi. Starp tiem ir iespējamība, ka NLO manuāli vai attālināti vada būtnes, kas nav no šīs planētas.
Militāristi grib, lai domājam, ka viņi pilnīgi izslēguši NLO tēmu. Varbūt šī brošūra pierāda, ka viņi tomēr ir atvērtāki šai idejai, nekā mēs domājam. Vai šīs 206 instrukcijas lapuses atklāja to, ka militāristi slepeni gatavojas? Vai arī nē? Nākamā lieta parāda, ka ar šo gatavošanos nepietiek brīdī, kad armijai NLO uzbrūk. Turpinājumā NLO gaisa kauja parāda, ka cilvēku ieroči ir bezspēcīgi pret ārpuszemes draudiem. Jūs skatāties slepenās lietas citplanētieši, atklājot lielāko noslēpumu uz planētas Zeme. Jūs skatāties slepenās lietas citplanētieši. No flotes kaujas ar NLO līdz gaisa spēku plānam aizsardzībai pret citplanētiešiem. Konflikti starp citplanētiešiem un militāristiem norisinās visā pasaulē. Bet vai cilvēces aizsardzība spēj mēroties spēkiem ar citplanētiešu ieročiem? Slepenā lieta – citplanētiešu izslēgšanas ieroči. Irāna, 1976. gada 19. septembris. Varas iestādes saņem vairākus ziņojumus par savādu objektu virs galvaspilsētas Teherānas. Irānas gaisa spēki izsūta iznīcinātāju pārtveršanai. Militārie ziņojumi apraksta šokējošu sadursmi. Ieguvuši vizuālu kontaktu, viņi jautāja, ko mums darīt, un bāze deva atļauju atklāt uguni. Kad viņš bija gatavs nospiest gaili un izšaut raķeti, instrumenti vienkārši izslēdzās. Kabīnes elektronika atslēdzās. Viņš joprojām varēja lidot, bet viss bija atbruņots. Irāņu iznīcinātāji ieroči bija atbruņoti, padarot tos bezspēcīgus. Tolaik nevienam lidaparātam nebija tādu iespēju. Pat mūsdienās, kas tāds ir tikai zinātniskajā fantastikā. Pilota aprakstītais objekts bija mirdzošs. Tika aprakstītas arī krāsainas gaismiņas, kas mirgoja objekta apakšā. Šis ir apbrīnojams apraksts ASV valdības dokumentos. Tas ir nenovērtējams atradums, kad cenšamies saprast, ko militāristi iespējams slēpj. Vai NLO spēj atbruņot pasaules aizsardzību ar nelielu vai vispār nekādu piepūli? Tas ir biedējoši. Bet Teherānas incidents nebija pirmā reize, kad citplanētiešu kosmosa kuģi ir atbruņojuši mūsu ieroču sistēmas. 1967. gada 16. marts. Amerika ir koncentrējusies uz karu Vjetnamā. Tikmēr biedējošs scenārijs tiek izspēlēts tās pašas sētā. 10 kodolgalviņas Malmstromas gaisa spēku bāzē Montanā ir kaujas gatavībā un gaida palaišanas komandu. Kapteinis Roberts Salas strādā 20 metrus zem zemes 490. strateģisko raķešu vienībā. Pēkšņi viņš saņem tālruņa zvanu. Virs bāzes planē NLO. Vairāki militārie darbinieki novēroja šo objektu tieši virs raķešu korpusa, kur atradās 10 kodolgalviņas. Pēkšņi visas 10 kodolgalviņas tika neutralizētas un padarītas nelietojamas. Oficiālie ziņojumi liecina, ka vairāki militārie darbinieki novēroja vienu vai vairākus NLO virs bāzes, bet nav arī saprātīga izskaidrojuma, kāpēc raķetes tika neutralizētas. Ja šis ziņojums ir patiess un NLO klātbūtne ir saistīta ar šo raķešu neutralizēšanu, ko viņi cenšas pateikt par visbīstamākajiem ieročiem mūsu militārajā arsenālā. Malmstroma ir biedējošs pierādījums, kā NLO bez piepūles neutralizē cilvēces visbīstamākos ieročus. Pēc 15 gadiem viņi atkal spēlējas ar mūsu kodolieročiem. Tikai šoreiz viņi nevis neutralizē tos, bet nostāda cilvēci uz pasaules gala sliekšņa. Slepenā lieta – Ukrainas incidents. 1982. gads. Augstais karš starp ASV un Padomju Savienību ir sasniedzis virsotni. Kodola raķešu bāzes abās pusēs visu laiku ir kaujas gatavībā.
4. oktobra vakarā vairāki liecinieki ziņo par savādām gaismām, kas parādās debesīs virs tālās distances kodolraķešu bāzes Usovo. Tās veic virkni akrobātisku manevru, bet pēkšņi žilbinošajā gaismas šovā sako biedējošs pavērsiens. Raķešu bāzē uz zemes kontrolu paneļi paši atdzīvojas. Raķetes gatavojas palaišanai. 15 asini stingzinošas sekundes bāzes personāls bezpalīdzīgi noraugās, kā pasaule tuvojas Armagedonam. Bet tad, tikpat pēkšņi kā palaišanas atskaite sākās, sistēma atslēdzas, un mīklainās gaismas ārā ir pazudušas. Ja reiz ir tik daudz sadursmes starp pasaules militāriem spēkiem un NLO, kāpēc patiesība tiek noklusēta? Ja militāristi pārtvērtu vai iegūtu ārpuszemes tehnoloģijas, viņi noteikti vēlētos to noklusēt. Var iedomāties tikai divus iemeslus. Pirmais, lai nesāktos masveida histērija, lai cilvēki necenstos notriekt NLO ar saviem ieročiem. Otrais, un daudz svarīgāks, viņi grib paturēt šīs tehnoloģijas sev. Turpinājumā. Slepenie plāni atklāja gaisa spēku lidojošos šķīvīšus un ieročus pret citplanētiešiem, kas noved pie neticama atklājuma. Amerika iespējams gatavojas citplanētiešu invāzijai. Jūs skatāties slepenās lietas citplanētieši, atklājot lielāko noslēpumus planētas Zeme. Jūs skatāties slepenās lietas citplanētieši. 20. gadsimtā militāristi visā pasaulē ir piedzīvojuši savādas un neizskaidrojamas sastapšanās ar NLO. Un šo konfrontāciju biežums aug augumā. Bet kur tas viss sākās? Vai ir piefiksēta pirmā sastapšanās? Losandželosa 1942. gada 24. februāris. Amerika ir tikko iesaistījusies Otrajā pasaules karā, un 100 000 cilvēku tiek pamodināti nakts vidū, kad armija izšauj vairāk nekā 1400 pretgaisa šāviņu pret, kā fotogrāfijas liecina, neidentificētu lidojošu objektu. Bet amatpersonām ir cits izskaidrojums. ASV militāristi uzstāja, ka objekts bijis vienkārši meteoroloģiskais balons, tomēr netika atrasti nekādi pierādījumi. ASV militāristu sadursmes ar NLO turpinās gadu desmitiem. Tā skaitā nozīmīgākais gadījums - armija atrod averējušu citplanētiešu kuģi Rooseveltā, Ņūmeksikā. 1947. gada 8. jūlijas. Armijas gaisa spēki ir paziņojuši, ka armijas rīcībā ir nonācis lidojošais šķīvītis. Šīs sadursmes ļoti līdzinās citām militārajām sadursmēm ar NLO virs Dienvidamerikas, Irānas, Ķīnas, Krievijas un neskaitāmām citām pasaules valstīm. Bet kāpēc šo incidentu skaits sāka strauji pieaugt kopš Otrā pasaules kara? Šķiet, kāda bilde rada tikai vēl vairāk satraucošu jautājumu. Mēs tērējam miljardiem dolāru no mūsu militārā budžeta, lai attīstītu tehnoloģijas. Un tikai pēdējos 10–20 gados esam ieguvuši pierādījumus par NLO un pēc dažu cilvēku teiktā pat izmantojuši tos kaujās. Un varbūt patiesais jautājums ir, no kurienes šīs tehnoloģijas ir nākušas? Slepenā lieta - Amerikas lidojošie šķīvīši. Oficiāli ASV valdība nav apstiprinājusi NLO atrašanu vai citplanētiešu kuģi izpēti, lai attīstītu ieročus. Bet jauni pierādījumi iespējams pierāda pretējo. Daudzi atslepenotie dokumenti, kas parādās mūsdienās, apraksta tehnoloģijas, kas tikušas izstrādātas un pat konstruētas, kuras var nodēvēt tikai kā lidojošos šķīvīšus. 2012. gadā atslepenotās lietas no Nacionālā arhīva atklāja slepenā ASV gaisa spēku prototipa rasējumus, kas pazīstams kā projekts 1794, lidojošs disks, kas spēj veikt vertikālu pacelšanos un nolaišanos. Ja projekts 1794 tiktu realizēts, mēs varbūt aplūkotu pirmo lidaparātu, kas būtu manevrēt spējīgāks par citiem NLO. Projekts skaidri parāda, ka tas spēj sasniegt 4200 km/h lielu ātrumu un izšauties cauri stratosfērai,
Zemei. No Ņujorkas līdz Miami tas spētu aizlidot 24 minūtēs. Bet projekts 1794 nebija vienīgais. Militārijos dokumentos tika uzieti arī tādi rasējumi kā projekts Silverburga un tādu projektu kā Avrokāra testa video tika parādīti sabiedrībai. Padomājiet par spēku un tehnoloģijām, kādas mūsu militāristi varētu izmantot, ja 1794 tiktu realizētas dzīvē. Tam nevajadzēs skrejceļu. Tos varētu turēt pazemes bāzēs ar nelielu izeju, no kuras tie paceltos gaisā un dotos kaujā. Tās bija tehnoloģijas, kādas militāristi vēlētos ne tikai tolaik, bet iespējams arī šodien. Daži uzskata, ka šo disku tehnoloģijas tika iegūtas no nacistu lidaparāta, kas bija paredzēts palaišanai no krātera tipa skrejceļa Otrā pasaules karā. Bet vai šo NLO tipa militāro lidaparātu saknes būtu meklējamas ārpus zemes saprātā? Mēs joprojām redzam lidojošo šķīvīšu un NLO ietekmi mūsdienu militārajās tehnoloģijās. Daudzi civiliedzīvotāji redzējuši, kā šīs militārās tehnoloģijas tiek transportētas pa lielceļiem vai pat izmēģinātas, ziņojot par tām kā par NLO. Kā tas izskatījās? NLO, es nezinu, bieži nenāks redzēt NLO. Vai tas līdzinās kosmosa kuģim? Jā. Viss, no maskēšanās tehnoloģijām līdz skaņas ieročiem, varētu būt aizgūts no citplanētiešu zināšanām. Jautājums, vai militāristi cenšas mūs pasargāt no cilvēkiem, vai arī no kāda ārpuszemes drauda? Vai ir iespējams, ka amerikāņu militāristi gatavojas aizsardzībai no ārpuszemes draudiem? Es jautāju, vai ārpuszemes spēki jau nav starp mums? Daudzi politiskie līderi ir runājuši par iespējamu citplanētiešu klātbūtni uz Zemes. Viens šāds politiskais līderis ir Pols Hellers. Hellers ir bijušais Kanādas aizsardzības ministrs un varētu būt viens no zinošākajiem cilvēkiem, kas runājas par citplanētiešu klātbūtni. Hellers ir nesen citēts. Realitātē citplanētieši ir apmeklējuši Zemi gadu desmitiem, varbūt tūkstošiem, un snieguši lielu ieguldījumu mūsu zināšanās. Bet vai šis valdības pārstāvis varētu zināt patiesību par briestošu konfliktu ar ārzemes rasi? Pols Hellers dalījās ar informācijā par ASV, kas varētu atklāt to, ka gatavojamies lielam pasauļu karam. Turpinājumā šokējoša atzīšanās par plāniem, kas skar īstu nāves zvaigzni un attāls kaujas lauks, kur varētu tikt izlemts Zemes liktenis. Jūs skatāties slepenās lietas citplanētieši, atklājot lielāko noslēpumu uz planētas Zeme. Jūs skatāties slepenās lietas citplanētieši. NLO eksperti bieži ir spekulējuši par slepeno gatavošanos citplanētiešu invāzijai. Bet kādreizējais Kanādas aizsardzības ministrs Pols Hellers ir norādījis, ka ASV iespējams jau tagad ir aizsardzības punkts starpplanētu karam. Pēc Hellera teiktā, Diks Čēnijs un Džordžs Bušs deva atļauju ASV militāristiem un valdībai būvēt bāzi uz Mēnesi. Vai Mēnesis varētu būt pirmā līnija aizsardzībā pret kosmiskiem ienaidniekiem? Bāzi uz Mēnesi varētu mūs sagatavot militārai kaujai ar ārpuszemes dzīvību. Ja viņi ierastos no kosmosa, tas mums dotu stratēģiskas priekšrocības kaujā. Ja šie stāsti ir patiesi, visā pasaulē briest konflikts ar citplanētiešiem. Vai drīz mūs varētu skart globāls ārpuszemes saprāta uzbrukums? Ja tā, kādu dienu pasaules militāristiem nāksies apvienoties pēdējai kaujai, kā planētas Zeme apvienotajai armijai. Jūs skatījāties slepenās lietas citplanētieši, atklājot lielāko noslēpumu uz planētas Zeme.